Koroļovs. Un laba piespēle. Metiens. Un būs vēl noraidījums. Būs. Pieskarsies ripai laukuma saimnieki. Nē, nebūs. Tev arī, tas... Un ripa vārtos. Lieliski. Jānis Sprukts atradās tur, kur ir viņa vieta. Grūti pateikt. Miķelim pašam jāprasa. Katrā ziņā viņam ir 9. rezultatīvitātes punkts šajā čempionātā. Vai 2 ļoti izteikti bombardieri. Uz play-off spēlēm tas varbūt mazāk attiec. Jā, ļoti pareizi. Lai arī ir tās 2 minūtes. Būs mazāk. Tas ir viennozīmīgi, bet šajā gadījumā ir kāds cits. Tas bija Maksims Ribiņš. Un paskaties, kurš viņam... Tomēr tas bija Vankaļņus. Okay. Un tas ir Kristaps Sotnieks. Jā, katrā ziņā... Un 2 minūtes Kristapam Sotniekam un spēlēsim mazāk. Un seko mūsējo pretuzbrukums. Sotnieks un izglāb. Ježovs fantastiski ar atcitēju ar kājsargu uz ledus jau. Tuvajās stūri. Vēlreiz Ježovs izglāb. Pildījumā un disciplināt nostrādāt aizsardzībā, ko mūsēji līdz šim arī dara. Un tagad uzmanīgi 2-1 pats met un lielisks metiens, jā. Vai Holts gaidīja piespēli? Izlīdzina rezultātu 1-1. Precīzi augšējā stūrī virs pleca. Šādās situācijās nav pieņemts vārdsargu vai augstākajā līgā. Un tā Aleksandrs Ņiževijs pie ripas un māņkustības. Netrāpa. Pēc iepriekšējā spēlē pret Mīnsku abus sodu metienus ielaida. Tagad arī pirmo. Felderovs ļoti augstsnīgi nospēlē. Brāļu stilā bezmaz vai. Spēles, protams, ka uz sava slavenā titulētā brāļu fona viņš ir gluži vienkārši. Acīm redzot, Jānis ir pārliecināts par sevi. Skatāmies. Nē. Ježovs atsikšanās. Šoreiz gan Ježovs glāb savu komandu. Viltīgi spēlē Jānis. Maksims Ribiņš pret Krisu Holtu. Tagad viss Holta rokās. Tieši tā. Kris Holts, Ribiņš un Holts. Jā, pārliecinoši. Skatīsimies, ko iespējas Zviedru uzbrucējs. Stabiņš atkal. Stabiņu un skatāmies un Ska uzvar ar 2-1 pēc spēles metienos. Ska 2 punkti, mums 1 punkts.